Apskatīsim šādu vienkāršu kinemātikas uzdevumu. Piemēram, šeit ir siena, un te ir grīda. Un pret sienu un grīdu ir šādi atstutētas trepes. Un trepes velk aiz viena gala, piemēram, aiz šī gala, velk trepes ar ātrumu V. Jautājums ir, ar kādu ātrumu šis gals slīdēs uz leju. Pieņemsim, ka tas ir, nosauksim šo te ātrumu par U. Tātad, ja mēs zinām ātrumu V, ar kādu mēs velkam šo galu, kāds būs ātrums U? Kā izrādās, tas ir atkarīgs ne tikai no V, bet arī no tā, kādā leņķī atrodas trepes. Nu, un pieņemsim, ka apskatīsim, nosauksim šo leņķi par alfa. Nu, lūk. Tad tavs uzdevums, zinot V un zinot alfa, vai varētu teikt tā, zinot V, noteikt U atkarību no alfa. Uzdevums nav sarežģīts, bet, pacīnies.